Sveicināti, dārgie skatītāji! Vasara pašā vidū, bet es jūs gribētu nedaudz pabrīdināt. Ceļu policija pavasarī nāca klajā ar statistiku, ka 52% bojāgājušo pa visu gadu jau rēķina ir tie, kas gājuši bojā jūnijā, jūlijā un augustā. Un tieši jūlijā to ir visvairāk – 20% no visiem, kas gadu laikā salasās. Tā kā jūlijā brauksim ļoti, ļoti prātīgi. Neviens īsti nav izpētījis, kāpēc tieši šajā mēnesī ir daudz bojāgājušo, bet es domāju, tas skaistīts ar to, ka mēs braucam pa citiem maršrutiem, citām vietām, citā laikā un pilnīgi citā noskaņojumā. Tā kā esiet prātīgi, braukojot apkārt jūlijā pa Latvijas ceļiem. Bet tagad kāds stāsts tiem, kas tikai mācās braukt autoskolā. Tie, kas ikdienā pārvietojas ar velosipēdu, būs pamanījuši, ka ik pa laikam satiksmes noteikumos parādās kādas izmaiņas un uzlabojumi velo sakarā. Tagad pienākus kārta izmaiņām topošajiem autovadītājiem. Šis tas notiks savādāk, šis tas pamatīgāk. Tātad, ieklausieties, ja domājat mācīties autoskolā. Pirmkārt, mācīties būs ērtāk. Zinības melšana būs sadalīta blokos. Pašreizējā apmācības modelī nav nekāda mehānismu, kā kompensēt vai kā apmeklēt šīs nodarbības, kuras autoskolas kursants ir kaut kāda iemesla dēļ izlaidis. Vai nu tā būtu slimība, vai nu tas būtu komandējums, vai kaut kādi citi iemesli. Bet šī jaunajā sistēmā, jaunajā kārtībā, tātad gadījumā, ja kāds no šiem moduļiem ir izlaists, cilvēks nav ticis uz šo nodarbību, šīs tātad zināšanas, šo tēmu var apgūt kopā ar citu apmācības grupu. Nu lūk, netiki kopā ar savu klasi, iesi apgūt vielu kopā ar citiem skolas biedriem citā laikā. Nu, tas noteikti būs ērtāk šajā mūsu steidzīgajā un mainīgajā dzīvē. Nākamā izmaiņa ieviest praktiskajā mācīšanās daļā – braukšanā. Būs jābrauc vairāk obligāto stundu dažādos ceļa apstākļos. Ar praktisko daļu un braukšanu ir tā, ka ir palielināts minimālais apmācības stundu skaits. Jāsaka, ka palielināts viņš ir praktiski visu kategoriju apmācībai, un, piemēram, B kategorijas vadītāju apmācībai patreizējo 14 minimālo stundu vietā ir 20 stundas. Es tā mazliet aizdomājos, vai tiešām automašīnas ir diezgan sarežģīts vērķis un mūsu diezgan tādā dīvainajā satiksmē iemācīties vadīt 10 stundu laikā. Man liekas, ka to neviens nevar dabūt gatavu. Un ja pajautāt cilvēkiem, kas gājuši autoskolā, visi jau saka, ir braukuši 3 un 4 vairāk stundu. Tā kā tagad šis normas palielinājums, es domāju, tikai nāks pa labu un tik un tā vēl būs mazāk nekā dara tie, kas tiešām mācās autoskolā. Kas ir būtiski, ka šajā praktiskās braukšanas apmācības programmā ir papildus vērība pievērsta braukšanai tumšajā diennakts laikā, kā arī elementiem, kas skar braukšanu, teiksim, tās liedenos laika apstākļos. Tā būtība un tā ideja ir sekojoša, ka tomēr cilvēkam apmācības laikā ir maksimāli, teiksim, tā, jāiegūst zināšanas dažādos apstākļos, kuros viņiem kā autovadītājiem, kā patstāvīgiem autovadītājiem būs jābrauc. Nu, un, protams, tā pati braukšana diennaktstum šajā laikā, tā ir, neteiksim, ka ikdiena, bet vismaz ziemas periodā tas ir tas, ar ko mēs saskaramies praktiski katru dienu. Jā, iepriekšējais stundu skaits, manuprāt, bija par mazu, un vienīgais veids, kā nokārtot braukšanas eksāmenu, bija mācīties papildus pie kāda rāda vai paziņas. Mēs nedalīsim šos eksāmenus, mums nebūs NT eksāmeni. Būtu kā viens eksāmenis sausā laikā, otrs eksāmenis slapjā laikā, trešais eksāmenis diennakts tumšajā laikā, ceturtais eksāmenis varbūt vispār kaut kur, teiksim tā, pa grants ceļiem un laukos. Bet tas viss cilvēkiem ir nepieciešams. Tas viņiem ir jāapgūst apmācības laikā, un līdz ar to ir jāiegūst šīs braukšanas iemaņas dažādos apstākļos. Tāpat iespējams, ka turpmāk mācību mašīnas redzēsim arī diennakts tumšajā laikā, jo programma paredz arī apgūt prasmes braukt tumsā. Nākamā izmaiņa saistīta ar norēķinu kārtību starp skolnieku un skolu. Mēs ar šiem noteikumu grozījumiem esam centušies sakārtot savā ziņā autoskolu darbību, padarīt caurspīdīgāku un skaidrāku arī šo finanšu plūsmu un naudas apriti. Nav noslēpums, ka pašlaik
šī naudas aprite ir diezgan samuģināta, diezgan tāda necaurspīdīga. Par vieniem pakalpojumiem klients maksā pašai autoskolai, par to pašu braukšanas apmācību klients maksā personīgi braukšanas instruktoram. Bieži vien, nesaņemot pretī apmaksu apliecinošu dokumentu, šo apmaksu var veikt tikai skaidrā naudā. Un faktiski šī apmaksas kārtība ir arī tas jautājums, par ko mēs visbiežāk saņemam sūdzības no cilvēkiem, no autoskolu klientiem. Un ir pamats patiešām domāt, ka viena daļa no šī naudas ir tā saucamā pelēkā nauda, par ko netiek nomaksāti nodokļi, kas būtībā tiek noslēpti. Un, lai šo parādību samazinātu, lai ar viņu kaut kādā veidā cīnītos, jaunajās noteikumos ir noteikti tāda kārtība, ka visiem norēķiniem, kas saistīti ar auto apmācību, ir jānotiek caur autoskolu. Kārtībai jābūt. Mēs jau arī veikalā maksājam par visu pie kases, nevis par pienu pie leduskapja un par pārējo kaut kur citur. Domāju, ka tagad autoskolas beidzējiem būs arī vienkāršāk sarēķināt, cik tad naudas iztērēts par mācībām kopumā. Citādi reklāmās var redzēt visai mazas un dīvainas summas par autoskolu kursiem, bet beigās visi stāst, ka esot bijis daudz dārgāk nekā sākumā ziņots. Vēl es nedaudz brīnos par milzīgo autoskolu skaitu mūsu valstī. Ir diezgan grūti saglabāt vienotu apmācību metodiku, standartus un kultūru tik daudzās dažādās mazās autoskolās. Interesanti, kā tie pasniedzēji vienojas, ka mācīs pēc līdzīgiem principiem, ja viņiem visdrīzāk nav laika pat satikties, pavērot un apspriest kolēģu darbu. Tas lielākais trūkums, kas ir CSDD ieskatā, ir tāds, ka autoskolas ir tīri kā komercorganizācijas. Tomēr nevajadzētu aizmirst ka šis auto apmācības un profesionālās apmācības mērķis, kāpēc cilvēkiem vispār ir jāiet autoskolā, ir tāds, lai mēs iegūtu drošākus jaunos autovadītājus, lai mums kopumā uz ceļiem būtu drošāk, būtu mazāk avāriju, būtu mazāk bojā gājušo. Līdz ar to ir svarīgi, lai šīm darbojošām autoskolām ir šī sociālās atbildības sajūta, un viņi neaizmirst, ka viņi nav tikai kārtējais sijā. Lūk, tādas izmaiņas sagaida jaunos autovadītājus. Domāju, ka tās visas nāks par labu gan kārtībai, gan satiksmes drošībai. Cerams, ka turpmāk viss daudz labāk būs paspējuši iemācīties, piemēram, braukt apveidu krustojumos, kā arī braukt pa slidenu ceļu ziemā un nepieprasīs, lai visus pasaules sāls krājumus izber uz ceļa drošības pēc, jo nav skolā iemācīt braukt slidenā laikā. Šīs izmaiņas nestājās spēkā tagad un tūlīt. Ir noteikts šajos noteikumos arī pārējais periods. Šie noteikumi grozījumi stājās spēkā šī gada 1. novembrī. Ko mēs no savas puses darīsim? Mēs organizēsim seminārus autoskolām, lai arī jau detalizētāk un precīzāk autoskolu gan vadītājs, gan darbiniekus iepazīstinātu ar šīm izmaiņām. Es tomēr domāju, ka visas šīs izmaiņas pa autoskolām nāks tikai pa labu. Jo šobrīd ir skaidrs, ka autoskolas katra māca mazliet kaut ko citu. Jo autoskola mašīnas vienalga mūksos aplīt tīk un tā pārsvarā brauc ar pirmo joslu. Tātad vēl ir kur augt un augt. Un kopumā noteikti būs labāk. Pamācīsies ilgāk, pamācīsies tumsā, pamācīsies braukt pa grantēto un visi mēs mierīgi tiksim uz mājām. Brauciet prātīgi un atgādini, jūlijā ļoti daudz bojāgājušo. It sevišķi, ja jūs braucat pa vietām, kur parasti ikdienā nebraucat.